Un tā, dārgie, kas man skatās un kas grib zināt patiesību, tad jūs pavēlti neskatāties, jūs uzzināsiet šodien arī kārtējo informāciju, ko daudzi, es domāju, lielākā daļa nemaz nezina. Runa iet par Pergamas sātana troni, kas rakstīts atklāsmes grāmatā, ka tur atrodas sātana tronis Pergamā. Un 13. atklāsmes nodaļā ir rakstīts, kad Sātans iedeva savu troni un varu, visu savu varu iedeva tam zvēram, kas to 666, kā teikt, funktierē likt virsū visiem, jā. Nu, un es lasīju tajā rakstā Maskavā, kad es biju Zviesijā, tur bija rakstīts tā, kad tie vēsturnieki konstatēja, ka Hitlers viņu bija izracis to troni, to arhitektūras pieminekli, teiksim tā, vai kā to teikt, nu, to pagānu templu Pergamā un pārvedis uz Berlīnu pa detaļām. Un tur bija minēts, ka tas pats tā vieta, kur upurēja dzīvus cilvēku Sātanam, bija tāds minēts granīta gabals. Kaut kur 30 metri vai cik tur, es neatceros, nesaglabāju to avīzi, bet no granīta tās kaut kur ap 30 metriem garš un cik tur metru plats varētu būt, es nezinu, varbūt kā 10 metri, es nezinu, tāda plāksne, teiksim tā. Un to viņi tad esot iemontējuši iekšā Kremlī, tajā mauzolejā Ļeņina, jā. Nu tā vismaz var rakstīt, tāda viņiem tā versija, jā. Kaut gan vēsturiskie fakti saka, ka Hruščova laikā to, aizsūtīja atpakaļ uz Berlīnu to muzeju, visu to Pergamas muzeju, bet viņš jau sastāv acīm redzot no detaļām, un te runa iet par to pašu plāksni, kur upurēja cilvēkus. Tā kā es nezinu, kā tur ir, bet runa iet par to tagad, lai jums, kā saka, būtu skaidrs, ka tas, kam būs tā Sātana, kā saka, plāksni var teikt, vai kas tur, Pergamas, tas Sātana altārs, jā, altārs, tas arī saņems no Sātana varu. Vai tas ir mauzolejs, Kremlis, vai tas ir, sakot, Vatikāns. Jo mēs redzam, kad Pēteris teica, es jums rakstu no Bābeles. Tas ir rakstīts Pētera vēstulē, jā. Apstoļu Pētera vēstulē, tas rakstīts Bībelē. Kā daudz uzskata, ka tā Bābele ir Roma. Es jums rakstu no Romas, bet viņi, protams, sadalījās nesen. Tur ir Vatikāns, jā, protams, ka ne jau tā Roma tur pārvalda, bet Vatikāns vēsturiski mēs redzam. Un tur ir rakstīts 17. atklāsmes nodaļā, kad tā Bābele tiks iznīcināta no tā zvēra, kam Sātans iedos to plāksni. Pat cik šodien gan Maskava ir vesela, gan ir vesela Roma, gan Vatikāns, nav uzspērts gaisā, tad var saprast tā, kad vēl visi priekšā. Tā kā mēs atrodamies tādos vēsturiskos momentos, kad mums ir jāpēta Bībele, jāpēta vēsture, jālasa, jāiedziļinās. Kāpēc? Tāpēc, ka tas zvērs, kad atnāks, viņam tiks dota tāda vara, ka viņš liks visiem cilvēkiem uz planētas paklanīties viņam un pieņemt, jeb arī pieņemt zvēra zīmi 666, kas nevarēs ne pirkt, ne pārdot. Jau šodien mēs redzam, ka tiek masveidā visās valstīs vienlaicīgi ieviest elektroniskā nauda, kas faktiski nav it nekas, kad pat papīra nauda gandrīz jau daudzās valstīs neeksistē, un nerunājot nemaz par sudraba vai zelta naudu, ja, kas agrāk bija faktiski ekvivalents naudai, ka varēja samainīt jebkurā valstī papīra naudu par sudraba vai par zelta naudu. Tas jau bija tīri nesen. Dažās valstīs tas vēl ir saglabājies būtībā, bet ļoti retās valstīs. Un ko es ar to gribu teikt? Kad tajā brīdī, kad atnāks tas zvērs, viņš nedos vairāk nekādu naudu, ne elektronisko nekādu. Jo tad nevarēs ne pirkt, ne pārdot, jo faktiski runa iet par elektronisko naudu. Pagaidām visi var dabūt pensijas, algas, aiziet uz veikalu, bet kas tad notiksies? Tad viņš būs pie varas 3,5 gadus vai 42 mēnešus. Tā ir rakstīts skaidri un konkrēti. Tad pēc tam tikai nāks Jēzus Kristus. Un lai daudzi jūs nemaldina, jo ir viltus reliģijas falšas, kuras sludina, kad būs 3 naktis vai 3 diennaktis tumsas, un tad nāks Jēzus Kristus. Tas ir Sātana apmāns. Tāpēc, ka vispirms ir jānāk zvēram, šim antikristam, šim te, kas liks to 666 pieņemt,
un pārējos nokaus. Un tāpēc mēs šodien varam mācīties Bībeli, jo Bībele tiks likvidēta, jo jaunā reliģija, kas tagad top, viņa uzskata, ka Jēzus Kristus nav galvenais, kad ir visas pārējās reliģijas vienādām tiesībām, un līdz ar to viņi izņems Bībeli ārā un aizliegs viņu. Aizliegs tās draudzes, tos ticīgos, kas sludina, tā kā es, piemēram, es nedrīkstēšu visi šie tie materiāli no YouTube tiks izņemti, un par manīm, ja es tā turpināšu, protams, var nākt represijas. Nu, tad pagaidām ir tāda brīvība, zināma, jā, Dievs to ir devis, jo no Dieva viss nāk. Bez Dieva ziņas pat mats no galvas nenokritīs, un visi mati ir saskaitīti. Tā kā paldies Dievam, ka viņš mums ir devis iespēju tagad dzirdēt Dieva vārdu, un nepieņemt to saucamo Kristu, kas tagad atnāks, tas falšais Kristus, viltus Kristus, jā, viņš būs antikrists. Jo viņš mēģinās visus apmānīt un, kā teikt, ar viltību tādu. Un ar viltus brīnumiem pat visu kaut ko tādu. Un apmānīt jau tiks tie, kam nav šodien svētā gara, kas nelasa Bībeli, jo viņi noticēs viņa, viņi nekā nezin tie cilvēki. Viņi negrib ne Bībeli zināt, ne atklāsmes grāmatu, ne to, ko es jums tagad runāju, jo cilvēki ir tik stūrgalvīgi kā āži, tāpēc Bībelē ir tāds salīdzinājums, kā āzis, jā, āzis dara, ko viņš grib, un viņam nav prāta. Viņš tur ēd un kakā virsū, un tāpēc mums ir dota barība no Dieva. Mums ir dota gudrība, un mēs ar šo Dievu gudrību, ar šo Dieva, kā saka, vārdu varam izglābties šodien. Jānokristās, jānožēlo grēki, jālūdz Dievam svētais gars, jālūdz Dievu svētajā garā mēlēs, un jāpildās vakarēdienā, un tālāk nevar grēkot, nevar burties, nevar maukoties vai nevar tur laulību pārkāpt, jādzīvo svētu dzīvi veltītu kungam Jēzum Kristum, ar viņa žēlastību, ar viņa palīdzību. Jo viņš jau dod svēto garu, un viņš jau dod mums iespēju svēti dzīvot. Un tāpēc šodien, kamēr mums ir iespēja iegūt zināšanas par nākošiem laikiem, ko mums gatavo Antikrists, ko Sātans gatavo, jo viņš nāks uz 3,5 gadus valdīt, 42 mēneši. Un kas to izturēs līdz galam, tas arī izglābsies, kas nepieņem šo zvēra zīmi. To 666, ka nevar nepirkt, nepārdot un nepielūks viņa bildi. Tāpēc, dārgie, kas mani dzird šodien, esiet gudri, pielūdziet mūsu kungu Jēzu Kristu, meklējiet svēto garu, meklējiet kristības, kas nav Dievs Dievam solījumi, jo Pēteris teica, apsols Pēteris, kad kristības ir Dievam apsolīšanās, kad dod apsolīšanos svēti dzīvot. Un tas nozīmē, ka, ja jūs esiet bērnībā kristīt, tas neskaitās. Tā skaitās falša kristība, jo ir teica, iemāciet un tad nokristiet. Vai tad bērnu kāds māca, un viņš pat nezina, kas tas tāds ir kristība. Viņš nezina, kad ir vajadzīgs svētojas gars, lai izglābtos, jo rakstīts ir Efeziešu vēstulē 1. nodaļā, ka jūs saņemsiet zīmogu svēto garu savā pestīšanas dienā. Kur tad ir tas zīmogs, kur ir tā mācība tiem bēbiem, kas ir nokristīti, viņi pat nezina, kas ir Jēzus Kristus iespējams, un kādi ir tie nosacījumi, lai ieiet debesu valstībā. Viņi pat nezina, acīm redzot, kad nāks antikrists, un kas tas ir zvērs, un kas tā ir Bābele, un tā tālāk, un tā joprojām. Tāpēc mēs varam izglābties caur Dieva vārdu, caur viņa žēlstību, caur viņa gudrību. Un tie, kas šodien ir kā āži, stūrgalvīgi, kas neņem vērā ne apostili Pāvilu, ne Jēzu Kristu, ne Jāņa atklāsmes grāmatu, nu, kāds āžiem liktenis. Mēs Bībelē redzam, kad viņi tiks visi uz ēli, visi, kas netiks atrast dzīvības grāmatā, tiks iemest ugunī. Āžu liktenis ir faktiski šašļiki, gaļa, ja? Nu, un šī gadījumā viņus visus tos āžus mocīs mūžīgi mūžos ugunī. Daudz domā, ka pēc nāvis nav dzīvības, bet taisn otrādi, tur visi tiek kaut kādā vietā. Vieni aiziet uz elli, a citi aiziet uz debesu valstību. Tāpēc tur, protams, lielākā daļa iet uz elli, jo lielākā daļa tiek apmuļķoti, viņi negrib lasīt, nu, viņi ir kā āži. Un tikai Dievs no āžiem var pārtaisīt, jo ir rakstīts, ka Dieva ilgcietību uzskatiet par iespēju izglābties. Kamēr, kas man dzird āži vai kas, tad jūs variet šodien izglābties, nožēlot grēkus, jo kamēr jūs esiet dzīvi, jūs to visu variet izdarīt. Un tāpēc neņemiet pa ļaunu, bet topiet par Dieva aitām paklausīgām, un to visu dara svētais gars, jo svētais gars mums dod gudrību, mīlestību,
un dod visas iespējas, svētais gars un Jēzus Kristus vārds. Viņš mūs atdzīvinās. Mēs pagaidām, ja neesam saņēmuši svēto garu, mēs skaitāmies visi miroņi. Un tāpēc ir teicis, pamodies no miroņiem, pamodies no miroņiem, jo āzs arī dzīvu radīja, bet viņš nav cilvēks, viņš nav piedzimis. Tāpēc mums ir jāpamožās ar kristību, ar svēto garu, jo kristība viena, kad ir dot Dievam solīšanās svēti dzīvot, un tad ir jānomirst priekš grēka, nedrīkst grēkot, un jālūdz Dievam svētā gara dāvanas, lai mēs varam lūgt Dievam iekš garu, jo Dievs teica, es iekš jums gribu ieiet un iekš jums dzīvot. Lai Dievs jūs svētī šodien bagātību, mūsu kunga Jēzus Kristus vārdā aiziet svētīt jūs bērni, mūsu valsts, lai tiek izrādīti sātana plāni, lai mēs šeit varam mierīgi dzīvot, ka mums nav jāmūk kaut kur ārā dēļ kara vai dēļ vēl kaut kādiem apstākļiem. Dievs dod mums miera, mēs lūdzam savām lūpām, Dievs apžēlas par šo valsti, apžēlis par šīm valdībām, lai viņos neieiet šie gari, varžu izskatā vai krupu izskatā, kā Bībelē stāv rakstīts, ka visos valdniekos ieies ļaunie gari varžu izskatā, kas pakļausies antikristam. Tāpēc rakstīts ir 17. nodaļā, ka visi ķeizari tiek pakļauti vienai pilsētai, Bābelē, ka viņi tiek vadīti no turienes, ka viņi, kad to, ko tauta vēlē, viņi apmāna tautu un izpild citas instrukcijas. Un lai Dievs žēlīgs visiem blēžiem, visiem žuļikiem, un ka viņi var kalpot vienam kungam, jo mums ir viens kungs, Jēzus Kristus, kungu kungs. Un visi iet pēc viņa plāna un pēc viņa gribas. Tāpēc pakļausimies viņiem un nebaidīsimies ne no sātana, ne no antikrista, bet baidīsimies to kungu, jo viņš, Dievs tēvs, viņš ir uguns ēdošs, uguns rijošs. Un tas ir šausmīgi ieiet mūžīgā dusmās, ellē iekšā, tas ir šausmīgi. Es nevienam to nenovēlu, esiet svētīti un izglābties.